Šajā video es jums pastāstīšu, kā lejuplādēt ekrāna ierakstīšanas programmu Flash Recorder Express un kā to ieinstalēt savā datorā. Lai mēs to paveiktu, mēs dodamies uz adresīti flashbackrecorder.com express. Tālāk mums uzreiz ir pirmā boziņa Download Express, uz ko nospiežam. Mums tiek lūgts izvēlēties, kādām vajadzībām mēs šo programmu izmantosim. Mēs droši vien, ka teiksim, ka to izmantosim izglītības sektorā. Tālāk mums jāievada e-pasta adrese, uz kuru mums tiks atsūtīts licences numurs, kas mums būs nepieciešams. Tālāk dodamies uz leju, valodu atstājam visu kā ir, varam sīkāk izlasīt par to, bet mums ir jāpiek podziņa download, lai mēs lejuplādētu šo programmu. Tālāk mums ir uz šo podziņu Download Express jānospiež vēl vienu reizi. Un lejuplāde redzam, ka mums notiek. Programmiņa nav liela, tādēļ tas notiks līdz ātri. Līdz kaut tas ir izdarīts, mēs varēsim sākt programmas instalēšanu. Tagad mēs varam uz attiecīgo programmiņu šeit lejā nospiest. Kā mēs zinām, visi faili, kas tiek lejuplādēti, viņus var atrast mapītē Downloads. Tagad sakam tālāk yes. Un mums notiek jau programmas instalēšanas process. Tālāk atkal spiežam Next. Mums ir jāpiekrīt programmas izmantošanas noteikumiem. Tas nozīmē, ka šajā loziņā ir jāieliek tekstītis. Tālāk sakam Next. Sakam vēlreiz Next. Vēlreiz Next. Un šeit mēs varam izvēlēties, vai ikonas būs redzamas uz darba virsmas. Sakam jā, un sakam, vai programma tiktu instalēta. Paiet zināms laiks, kamēr programma tiek uzinstalēta. Atkal spiežam pogu Next. Un šeit mums jau ir iespēja uzreiz programmu palaist. Šo te otro tekstītu varam izņemt ārā un teikt finish. Redzam, kā uz darba virsmas man ir parādījušās divas ikoniņas. Flashback Express Recorder un Flashback Record Editor. Tagad, līdz ka mums programma ir palaista, mums tiek prasīta licenci. Pašā sākumā, kad mēs bijām lapā, mēs ievadījām e-pastu, un ka šis licences numurs mums ir atsūtīts uz e-pastu. Tas nozīmē, ka šajā brīdī mēs dodamies uz savu e-pastu.
parasti tas Gmailā ir pie atjauninājumiem. Redzam, ka mums ir vēstulīte no šīs kompānijas Blueberry, ka šo programmu labo. Atveram vaļā. Un, lūk, mums šeit ir tas liceņas numuriņš. Šo liceņas numuriņu mēs nokopējam. Un ievietojam šeit, kur tas mums ir prasīts. Un sākam turpināt. Līdz kaut tas ir izdarīts, mēs varam spriest podziņu continue, jeb turpināt, un mums jau ekrāna ierakstīšanas programma tiek darbināta. Lūk, mums ir palaista programma, ar kuru palīdzību mēs varam veidot mācību video, ierakstot ekrānā notiekošo, bet, lai to izdarītu, mēs sākumā spiežam uz podziņu Record your screen, jeb ierakstīt saturu. Nākamajā posmā mums ir jānorāda, kas tiks izmantots par mūsu mikrofonu. Varētu būt, ka ja datoram ir atsevišķi mikrofons un atsevišķi webkamera, tad mēs norādam, ar kuru mikrofonu šis video tiks ierakstīts. Ja datoram ir tikai viens mikrofons, tad nav nekas jāieraksta. Papildus šī programma ļauj mums ierakstīt arī mūsu webkameru, ja mums tā ir paveikt. Un līdz ko mēs nospiedīsim podziņu slēgt ierakstu, mums šajā gadījumā man ir pieslēgti 2 monitori, tad ja man jautā, kuru monitoru ierakstīt, jums visticamāk, ka šis posms nebūs, un spiežam podziņu Record. Tagad mēs redzam, ka mēs ierakstūsim pārtraukt ar tauskumu kombināciju Shift, Ctrl un S. Šajā gadījumā viss, ko es tagad runāju, tiek ierakstīts. Ja, piemēram, es tagad rādu kādu interneta lapu vai kaut ko tam līdzīgu, un viss, gan ko es rādu, gan ko es nerādu, tiek ierakstīts. Tā kā ierakstu esam beidzis, spiežu podziņu beigt, man tiek jautāts, vai ierakstu es vēlos saglabāt, es saku jā. Man tiek aicāts, kurā vietā es šo video gribēšu saglabāt, spiežu podziņu save, un tālāk man piedāvā viņu vai nu atvērt, vai uzreiz viņu dabūt augšā uz savu YouTube kanālu vai eksportēt. Viss, ko es biju podziņu open, jeb atvērt, es varēšu redzēt, ko es esmu ierakstījis. Redzam, kā, es laikam gan esmu izvēlējies nepareizo monitoru, tādēļ viņš man nerāda attēlu, bet vienkārši šajā gadījumā es biju paņēmis neīsto monitoru, jo man pie
viena datora ir saslēgta vairāku monitoru. Un vēl šādas tādas sīkumus par šo programmu, kā viņi izmantos, es pastāstīšu nodarbībā.